Šoreiz mums ir liels prieks jūs sveicināt no Vātzemes, no Ferdenes pilsētiņas, kur jau 38. reizi notiek skaistāko un labāko govju šovs. Tas patiesi ir šovs. Sākot no frizētas govs līdz frizētai govs astei un kur nu vēl manikīrētiem nadziņiem. Atzīšos, ka tādus brīnumus arī man nācās redzēt pirmo reizi mūžā. Pēc Saksijas un Lejsaksijas fermeriem Vācijā tā jau ir sen ierasta lieta. Reizi gadā viņi īpaši uzticē savas dižākās un skaistākās piena devējas, arī tās, kas par tādām vēl tikai taps, lai pasaulē ar lepnumu nodemonstrētu savu sasniegumus un lielo darbu, kas ieguldīts ļoti augstvērtīga piena ganāmpulka izkopšanā. Lai nu kā, bet šim iznācienam te gatavojas īpaši. Kā viņš pūtīs viņam laku visu, kā patīk. Cits spīdums. Redz, viņš uzreiz paliek košāks un spīdīgāks. Jā, lai spīd. Jā, redz, muguriņa nocirta. Tie lītēm vienmēr atstāja muguru. Redz, govīm arī, lai defektus pielabotu. Jā. Bet vispār, ka tā noskatās un tās muguras tik precīzi taisnas, te izcilajām. Tā kā pilnīgi līnija, kā man Andrejs saka, stienis mugurā iedzīts. Viņas ir pieredzējušas izstādes dāmas. Un viņas zina, kur viņas brauc, un viņas zina, kas viņas te ir. Jā, visas šie klātesošās gaidāmās šova dalībnieces nav nekādi vienkāršie lopiņi. Viņas ir augstzimušas lēdijas ar tādiem ģenētiski smalkiem ciltsrakstiem, ar kuriem diezi vai varētu lepoties pat karaļnamos. Viņu saimnieki ļoti labi zina, kas ir viņu vecāki un vēl tālāk. Kura nu mums ir tā skaistākā? Nu gluži, kā pie cilvēkiem, tikai bez izlikšanās. Jā, un vienīgais mierinājums, ka viņas visas ir ierakstītas oficiālajā, tagad jau pasaules slavenās firmas Māsterīna ciltsgrāmatā, kas ļauj kopējo Vātzemes piena ganāmpulku uzturēt visaugstākajā līmenī. Bet viss sākums ir viens ar izcilu ģenētiku un visiem pārējiem dabas dotumiem apveltīts parasts lauku bullis, kurš pēckara gados savas lieliskās spējas pierādīja tālā Lejsaksijas apkārtnē. Slava par viņu izplatījās no mutes mutē. Viņam bija ļoti daudz draudzeņu, kurām dzima izcili pēcnācēji, un tieši ar viņu varēšanu arī aizsākās lieliskā ideja par ciltslietu staciju, kur tagad pazīst visā pasaulē. Varenais bullis ir ticis pie tikpat varena pieminekļa, bet uzņēmuma īpašnieki joprojām ir paši fermeri, kur šo lietu nu jau vairāk kā 30 gadus ir attīstījuši jau pavisam citā līmenī. Un lūk rezultāts. Lai tiktu pie šejieniešu audzētajām rekordistēm, šajā izsolē caurmērā par katru ieguvu maksāja teju 7000 eiro. Par to visu maķenīt vēlāk. Bet tagad kopā ar Vizmu Silinieci, Liepājas pusbirzīšu saimnieci, izcila piena ganāmpulka īpašnieci un viņas domu biedriem palūkosim, kā tās lietas īsti notiek. Nu jā. Tu esi labs. Vajadzēja tikai redzēt, ar kādu interesi mūsējie metās pētīt, kādi tad izskatās tie varenie, kas nu jau sākuši labot arī Latvijas piendevēja īpašības. Jāatzīmē, ka savi nopelni te ir arī Latvijas uzņēmumam SK Ciltsdarba servis, kur pārstāv pati birzīšu saimniece. Klātienē atpazīt zelta puikas, kā viņus te dēvē, bija dubultprieks. Bullis Mergim. Ļoti labs bullis Mergim. Tā ir viņa teikt. Jā. Paskaties, reku rakstīs iekšā. Jā, nāc. Reku malpas. Redzi? Malpas meita. Patreiz ļoti slavenas bullis. Tas ir tas nākotnes variants, kas varētu būt. Varbūt, cerēsim. Bet man patīk, ka jūs skaidāt, tas ir manējais. Jā. Jums arī ir tas materiāls, vai ne? Ir Bangaro. Tas starptautiski var piedāvāt, vai ne? Šeit ir tie mani jaukumi. Mergims, Makošs, Bangāro, tās ir tagadējās šejienes buļļu slavenības, kuru meitas nu jau auga arī Latvijā. Bet kopumā ikdienā tā sacīt no sirds strādā 250 vareno, kas savas labās īpašības tālāk nodošanai neliedz teju vai visas pasaules piensaimniecības izaugsmei.
Katru gadu no Māsterīna ciltsdarba stacijas pa visu pasauli aizļo 2,5 miljonu šo buļļu bioloģiskā materiāla devu. Atliek tikai iedziļināties ciltsrakstos un izvēlēties no zelta puikām to labāko, ko arī mūsējie dara. Tās labās lietas ir arī, protams, Latvijā, teikšu tā, bet, protams, zemniekam, lai būtu lielāka izvēle, un zemniekam ir jādod izvēle, un arī šis piedāvājums ir pozitīvs arī tāpēc, ka viņš palielina konkurenci, un konkurences rezultātā kritās piedāvājumam cenas, un es esmu tomēr pati zemnieks, un esmu interesēta arī, lai zemnieks dabūtu labu biomateriālu un par samērā sakarīgu cenu. Arī tagad tava servis piedāvā zemniekiem ļoti lielu izvēli, un arī tur tos lepnos buļļus, no tiem arī ir iespēja vairot mūsu ganāmpulku. Jā, ir iespēja vairot ganāmpulku, un izvēlās vecauts savam ganāmpulkam ļoti labus buļļus izvēlās, un bieži vien nepaskatoties, ja, ka šī cena ir diezgan augsta, domājot par nākotni, lai šis ganāmpulks veidotos ļoti labs, un tāpat tās arī saldus druva un pampāļi, un daudz saimniecības izvēlās. Bet Vācijā šīs lietas ir attīstītas vēl tālāk. Ir atlasīts telītes, kuras tiek šajā vietā apaugļotas, un tad, kad viņām ir 3 mēnešu grūstība un noteikts pēcnācēja dzimums, tad zemnieks viņas ved atpakaļ sev uz kūti. Šis ir ļoti augsts līmenis, te notiek regulārs darbs pie pāru atlases, pie pēcnācēja iegūšanas un plānota, viss, teiksim, jau nākotne tiek plānota, ka tiek atlasīti vaislinieki ļoti mērķtiecīgi pēc zināmas programmas, un viņi tiek labākie no labākajiem. Labākie no labākajiem, jā. Un tad ir tur dažādas metodes. Tur arī stāstīja, ka pat mazajās kolbiņās audzēja jau mēģinīties jau audzēja šos teliņus. Tiek apaugļotas ulšūnas ar konkrētiem vaisliniekam, un šie te iegūtie embriji tiek sasaldēti un pēc tam tirgoti visā Eiropā, viņi teica, visā pasaulē praktiski. Protams, šis process nav lēts, šis ir dārgs process, un dzīvniekiem jābūt speciāli sagatavotam, lai varētu iestādīt embriju, un šis te procents, ja ir 30, no, teiksim, 100 iestādi un 30 varbūt apiet, tas ir ļoti labs rādītājs. Šie visi ir donori, no tām visām skalo laukā olšūnas, un šīs olšūniņas liek tajās mēģinītēs un apsēklo ar konkrētiem buļļiem un iegūst tos embrijus. Viņas atlasa pēc plānotas programmas, un tepat ir redzama Šveices govs atvesta. Šveicieši, jā, sarkanraibā, jā. Man jau dikti patīk, es uz viņu skatos, un es domāju, vai tā ir savarda meita, un man vajag gribās zināt pēc sejām. Tāpat kā cilvēki līdzīgi vecākiem, tās arī ir dzīvnieki ļoti līdzīgi vecākiem. Ļoti. Un, kad tā paskatās, tā var redzēt pēc tā punktojuma, pēc galvas formas, pēc visa praktiski var pateikt. Protams, ka nāk jaunie buļļi, ir jāiemācās noteikti, kādas izskatās viņu meitas. Anita, šitai gribās runāties. Nāču. Nāču. Tas dodās. Jā. Dodās. Viņas ir zvanīgas paliek, jā? Kuram laigums nepatīk. Tas gan. Un tomēr mūsējo speciālistu vērīga acs kūts lūkojumos arī vācu pedantismā pamanījās ieraudzīt kādu mazu, teiksim, skabardziņu. Tur vienkārši nav, šeit ir nogriezti nadziņi. Tā ir telītē, redz, nav nogriezti nadziņi, ja? Un viņus izgriezīsos līkumus ir ļoti smuki, bet katrā ziņā viņai ir bišķi plakanie nagi, taisnība. Viena tāda govs maksā, piemēram, tādā starptautiskajā tirgu, ja tagad likt uz izsoli. Šovakar redzēsi. Bet pirms skaidrosim šo skaistuļu vērtību, neliels ieskats govju šova, sacīsim tā, green room aizkulisēs, vietā, kur pulcējas un pucējas izsolē pieteiktās lielās un mazās raibaļas, zelta salmi, puķis. Un visam skaistumam klāts uz šo abrīnai un cieņai pa vidu, visā savā godībā, viņas augstība, govs. Nu, ko spēlviņas piegludināts, tesmeņi pierietējuši, un šovs, kā pierast teikt mūsu mājās, var sākties.
Uz sarkanā skaitu paklāja iznāk pirmā skaistule. Tiek vēstīts par viņas izcelsmi, īpašiem radu rakstiem, vecumu, pienīgumu, eksterjeru īpašībām, jeb skaistumu. Vienmēr sakot, govi daudzināt daudzina. Tad iedegas gaisma un sākas izsole. Sākuma solis 2000 eiro. 304, 23, 25, 25, 28 und 3500, 35 habe ich hier, 35 zum ersten. Warum nicht? Tai vakarā tika izsolīts vairāk nekā 30 dažādu vecumu un izcelsmes govi, steles un arī vēl nedzimusi stelīti, kas pasauli ieraudzīs tikai jūlijā. Ko tas zemnieks, piemēram, tas, kas tagad labi nopērk to pa 16 000, viņš nopērk embriju, vēl patiesībā vēl nedzimušu teļu. Pārsvarā varbūt šo dzīvnieku nopērk zemnieks, bet ir ieradies firmas pārstāvis, kas jau pērk viņu ar domu, ka šis dzīvnieks būs embriju stacijā vai sēklošanas stacijā, un ka viņš viņš ir tik vērtīgs, ka viņš jau pelnīs naudu nevis kā ražojoša govs, bet kā potenciālā buļļamāte, no kuras varēs skalot olšunas ārā vai iegūt embrijas no viņas, jo pa 16 000 tā ir nopietna cena. Paskaties augšā, kas pa valstīm, te piedalās Latvijas karogs. Pašā centrā. Mēs ražojam pienu, mēs ražojam, bet tādu ģenētiku īsti nopirkt mēs nevaram atļauties. Šī masterīga firma rīkoja šo pasākumu, starptautiskā mērogā, ka ierodas visas pasaules valstu pārstāvi. Viņi parāda cieņu pret saviem klientiem, ka viņi rīko šādu veidu pasākumu, ka viņi var izstādīt savus labākos dzīvniekus. Herzlich willkommen, ihr beide. 4-3. Un tiklīdz no mēles bija nozadusi pēdējā izsolītā vērtīgā telīte, tā galvu reibinošā ātrumā arēna pārvērtās par milzu ēdamzāli. Un jau nepilni 10 minūšu laikā pie skaisti servētiem galdiem sēdās visi aptuveni 2000 skatītāji un izsoles dalībnieki, lai dažādu nāciju vienotībā mielotos ar gardu gulašu zupu un celtu kausu alus par veiksmīgajiem izsoles rezultātiem. 38 izsolīto lopiņu vidējā cena gandrīz 7000 eiro. Bet nākamā diena nāca ar nemazāk interesantiem notikumiem, ar govju skaistumu konkursu dažādās vecuma grupās. Uzmini, kura no viņām iegūs šova izcilākās titulu. Pirms tam atkal ielūkosimies grīnrūmā. Gluži kā frizētavā asta pirms parādas tiek uzkasīta, lai tā ir kuplāka, lai labāk izskatās, lai izceļ govs dotumus, jo arī astē slēpjas savus skaistumus. Šovs ir parāde, labāko govju parāde, kad reizi gadā zemniekiem tiek dota iespēja parādīt savu ganāmpulku labākās govs. Un, protams, lai tiktu arī šajā parādē, tām govju atlasīja savus konkursus, jo nevar kuru katru dzīvnieku atvest un kuru katru parādīt. Tā kā uz skaistumu konkursu, ir atlase un... Protams, ir arī jābūt ražības rādītājiem, viņiem jābūt izcilam eksterieram un tad šos dzīvniekus atlasa pirmās laktācijas, otrās, trešās un vecākus. Un tad viņi šeit atved, viņus sagatavo, jūs redzējāt, tur sagatavo pūtīs, kur viņas uzkasa astes, un vēl ielako. Izcērt matus un nopūš ar laku, un viņas guļ zelta salmos, paši redzējāt, kādos salmos viņas guļ un kā viņas tur tiek mīlēts un apčubināts. Atgriezties atkal īstenībā viņām ir diezgan grūti pēc šī te parādes. Es domāju, ka viņām gribās atgriezties tā ikdienā, jo viņām šis ir savā ziņā varbūt arī stress tāds. Daudz cilvēku, jūs paskatieties, kā austiņas visas ir nospicētas uz priekšu, viņas ir pilnas ar uzmanību. Un šajā parādē iet pa grupām, ir pirmās laktācijas govs, ir trešās un iet vecākas. Un tad tiek izvērtēts, centrā ir, redziet, vērtētājs, kurš nepārtraukti staigā un izvērtē šīs govis. Un tad viņš, protams, parāda, šīs govis tiek sagrupētas sākot ar labāko. Mēs skatījāmies, viņš tā uzšauja vienai otrai govī pa dupsi, tā ir labākai tā. Vai pieskarties, jā. Tā var zīmītēm parādīt. Redz, ka viņš nāk jau, viņš kaut ko ir ieraudzījis laikam. Jā, viņi šoreiz ir, es skatos 2. Rāda, kur būs jāsastājās. Viņi sastāda vienādi paralēli skatuvei, tad otrādi. Un
šīs eksperts vēlreiz noiet, pārliecinās, kura šī govs ir vislabākā, visatbilstošākais tips. Viņi tieši vērtē piena tipu. Kas ir piena tips? Tas ir smalki kauli, sausas locītavas, skaisti veidots tesmens, vēnots un plāna ādiņa. Šīs skaistās ribas, kas ir praktiski, ja tā ieskatāties, jūs redzat, tās ribas pat ir iekrāsotas, lai viņas var redzēt, cik viņas ir slīpas. Bet tas nozīmē, viņas tā kā tādas modelis. Mēs jau kultī ieejot sakam, cik branga gotiņa, šitā gan laba. Te vismaz ir viss otrādi. Šeit staigā pa mēli un šeit jābūt figūrai. Tu esi ļoti atzīta vērtētāja un ganāmpulku pāraudze. Kā mums varbūt Latvijā šis ganāmpulks pēdējo gadu laikā ir mainījies kvalitatīvi? Situācija ir tāda, ka piensaimniecība, govkopība ir tā nozare, kur savus darba rezultātus var redzēt tikai ar gadiem, jo šis dzīvnieku izaugšanas laiks ir diezgan garš. Pirmkārt, viņam ir jāpiedzimst. Viņš piedzimst, viņš izaug līdz noteiktam vecumam, tad viņš jāapsēklo. Un tad ir jāsagaida, ka viņš atnesās, un tad ir jāgaida, kāda viņam būs ražība. Un tas nav tā kā, teiksim, cūkopības nozarē pusgada laikā jau praktiski mēs varam tos rezultātus redzēt, bet pienlopkopībā nevar nozarīti nolikvidēt un ļoti īsā laikā atjaunot. Mums, diemžēl, ir bijis kā pa viļņiem šai jomā. Bijis kā pa viļņiem, bet es teikšu, cepur nost ļoti daudzās zemnieku saimniecībās un lielās saimniecībās, kur saglabājās šī piena lopkopība, ka patiešām govis strauji pārveidojās un tiešām veidojas, kā mēs sakam, jaunā tipa, augstām kājām, labi veidotiem tesmeņiem. Protams, ļoti daudz domāt par veselību, kāda šīm govīm veselība. Un visu nosaka tas, cik mēs varam nopelnīt. Bet arī mums Latvijā ir saimniecības, kur pirmpienes dod arī 50 litru dienā. Ir daudz saimniecību tādu. Tā kā mēs esam ceļā mēs mācamies. Es gribu vēlreiz teikt, ja tā valdība ļautu strādāt zemniekiem, vai noņem tās važas nost. Jūs apgūstat šīs visas Eiropas lietas, ja jums pašiem ir skaista ferma, jūsu, teiksim, novadā vēl cilvēki. Es tagad arī skatos, tu pati teici, ka taisās būvēt, no jauna, un jau ir projekti jau sakārtoti, tā kā it kā ticība šai nozarei ir. Es saku trakie zemnieki. Tu saki trakie zemnieki, bet malači. Anita, ir ko redzēt šeit? Ir ko redzēt, un ja vajadzētu, tad es arī varētu gulēt šīs smiltīs. Man tas pasākums uzrunā un saistoši, un es redzu, uz ko mūsu zemniekiem ir tiekties. Un šie buļļi ir jau un būs pieejami Latvijā. Tas vispār ir brīnišķīgs, nekad nav tāds piedzīvots vispār, kad var lopus tik skaisti parādīt, un cik te ir tā atmosfēra, svētku atmosfēra burtiski. Visvairāk varbūt. Visvairāk lopi, un kā viņi te tiek mīlēti, kā viņi tiek pucēti, kā viņus grib parādīt un grib tieši savus izcelt. Un gribētos, lai būtu vairāk tie sarkanraibie lopiņi, jo tie vairāk pie sirds pašai? Nē, mēs strādājam ar sarkanajiem lopiem un ejam it kā uz to virzienu. Kā jūs vērtējat savu ganāmpulku? Ganāmpulkam produktivitāte auga ar katru gadu, pat cik arī mēs cenšamies izmantot jaunos buļļus, arī vecos buļļus, kas dod labus rādītājus un uzlabojumu dod. Un pēc šīs izstādes es domāju, ka vēl vairāk ir kā mana pieredze augt arī jomā, kad varbūt nedrīkst žēlot naudas savu labu brīdi. Iedvesmu uzreiz. Jā, tiešām iedvesma ir un gribās izvēlēties savām gotņām arī buļļus, lai ganāmpulku produktivitāte uzlabotos un eksterjeri un tā. Es nezinu, vai dikti man pārsteidz, tāpēc, ka manā pusē ir zemnieki un viņiem jau tādas ir govis tādas jau cik patīkam to dzirdēt, jūs varbūt varat nosaukt. Piemēram, Liepājas rajonā. Birstavs viens ir tāds. Zinām, jā. Un tāpatās mums ir zemnieks, kas ļoti cenšas, Janausku Pēters, Ausekļu. Un es jau gadiem ar viņiem kopā strādāju, es kā sēklotāja esmu, vai ne, un mēs jau cenšamies sēklot buļļus tādus.
lai būtu arī tādi tie tesmeņi, vai ne, un gadi iet uz priekšu, un ir, jau tā kā mums Silniece ir kā konsultants, jā, kā vērtētājs, es ļoti viņu sastrādājos kopā. Jā, un es teicu, man visam ir vajadzīgi, jo man viņas skola ir vajadzīga. Tad jau, kad mēs esam pastrādājuši tur pēc 3, 4 gadi, 5, vai ne, jo tas laiks ļoti ātri iet, vai ne, un tad jau mēs ejam un skatāmies, paskat kājas mums ir palikušas govīms skaistāks, un paskat kādi tesmeņi, un mugurs mums jau izlīdzinās, un tā kā viss pie mums notiek, tā nemaz nav, es tā domāju, kad kā lai saka, mēs atrast arī tās savus skaistos un arī tie piena izslaukumi un viss. Mēs tikai nemākam reklamēties. Kā jūs skatāties ar savu pieredzējušo aci, ir nozarei tāda stingra nākotne vien brīdi, jo tie viļņi bija tik lieli, ka līdz lūpai jau smēlās. Es smējos parasti ar saviem zemniekiem tā. Tad, kad mēs tā bišķi to galvu esam pacēluši virs ūdeņa, tad parasti valdība mūs atkal pabāž apakšā. Bet, man jau tāds vecums ir, kad es esmu pieradusi pie tiem viļņiem, un es zinu, ja ir tas lejā, tad gan jau nāks augšā un viss notiksies. Par cik ikdienā iznāk arī ar šo darbu saskarties, jo ikdienā arī notiek arī dzīvnieku vērtēšana, un es tieši esmu ar šo darbu saistīta, un tāpēc es arī patīkami pārsteigta. Tagad ir arī jauns stimuls varbūt skatīties, kādi ir buļļi, cik skaistas meitas ir. Šodien būšot izloze, varbūt, ka jums laimējās ar vienu tīrību braukt uz tēvēt. Kas to zina, varbūt arī. Zemnieki, kas viņas ved, jā, ir speciāli tāds jauno zemnieku klubiņš, kur viņi var arī nedaudz piepelnīties to darot. Un tad viņi tai kūtī, kā jau arī redzējāt, tur viņi ņem tos visas tur aptās gotiņas, nomazgās, afrizē un saskaistina tam šovam. Bet vispār tie jaunie zemnieki un jaunie cilvēki ar ļoti lielu azartu un mīlestību to dara, vispār apbrīnojami. Jā, protams, kad viņi to redz no saviem vecākiem un viņi ir tādā ģimenē auguši. Un mēs redzam, govīm tiek uzkārtas kaklā lentas un saimniekiem arī kaut kas tur tiek dots aploksnēs. Kāds ir tas balvu fonds šim pasākumam? Tātad balvu fonds ir gotiņām, gotiņas tiek sadalītas pa grupām, pa vecumiem. Un no katras grupas tiek izvēlēta viena uzvarētāja, kuru saņem tātad šo lentu un arī 1000 eiro naudas summu fonds. Un kas ir vērtīgāk, lenta vai 1000 eiro? Tātad šiem cilvēkiem, kas te darbojas, tomēr es gribētu teikt, ka šī lenta ir vērtīgāka, viņi tad ir atpazīstamāki nākotnē tirgumu un viņi var realizēt savus lopus. Cilvēki redz, ka viņi cenšas strādā ar jaunāko ģenētiku un iet soli pa solim uz priekšu. Bet tagad klāt pats atbildīgākais brīdis, tiek izritināts sarkanais paklājs, un uz tā lepnā solī iznāk laureātis. Bet ar to vēl intriga nebeidzas, jo no laureātu vidus vēl jāizvēl tā īpašā, tā, kas atkal veselu gadu varēs dzīvot ar šova mistiku. Un šī patiesība sakot ir govju vecmāmiņa, kas sāk uz pieniņu dot jau 99. gadā, un viņa plūt šos vislielākos laurus. Un saimnieka acīs, cik var redzēt, pat ir asaras. Piensaimniecība Vācijā ir prestiža lieta. Tā ir izpelnījusies cieņu, godu un visu ļaužu mīlestību. Tālo godina labākās piena devējas Vādzemē. Ļoti ceram, ka arī jums bija interesanti. Paldies, ka skatījāties. Tas arī šovakar viss. Tiksimies atkal pēc 2 nedēļām jau mūsu mājās. Visu labu!